Mamīši ir tīsā. Red Bull Rumēnieks ir viens no pasaulē grūtākajām enduro motociklu sacensībām. Tas jau kopš 2004. gada notiek Rumānijas pilsētā Sibiju un ved cauri mežiem, upēm un akmeņainajiem Transilvānijas kalniem. Kopumā sacensības pulsē pa 800 braucēji no visas pasaules. 5 dienu garumā braucēji sacenšas vairākās klasēs Iron, Bronze, Silver un Gold, kur katra klase nosaka trases grūtības pakāpes. Silver klasa, lai saprastu, tas ir tāds, teiksim, priekš mums Baltijas braucējiem tā kā augstākā latiņa, ko mēs varētu sev uzlikt, jo Gold klasa Rumānija brauc tikai kaut kādi tur 30 braucēji no visas pasaules, kas ir čaļi, kas tā kā to dara citā līmenī. Šodien bija parāds brauciens. Šodien izbraucām parādi, vakar uzbraucu treniņu. Rīt mums ir prologs, jeb kvalifikācija, tas ir tātad pilsētā brauciens šķēršu parku. Attiecīgi, kā tu nobrauc šo šķēršu parku, tādā secībā tu ierindojies starta pozīcijā, kas skaitās jau meždienām. Pārā ir ātāk. Labs. That's Tiasa FIFA looking very, very serious. Prologs ir mākslīgs šķēršļs izveidot trase pilsētā, kur segums ir asfalts, attiecīgi segums saķeri ir laba, šķēršļi ir attiecīgi baļķi ar kaut kādiem dažādu veidu uzmetieniem, tur ir freestyle rampa uzlikt, kas ir jālec, ir dažādi tādas betona sieniņas, kurām ir jālec pāri. Tas ir tie, kas zina, kas ir super enduro, tad tie visi zinās, kas ir šis šķēršļu parks. Tas jūtams nogurums, teiksim, rokām, diezgan augsts pulss, jo tā intensitāte ir ļoti liela. Godīgi sakot, tur nekas tajā prologā tāds nav, vairāk nogurdina karstums, jo man nāk miegs un ir ritīgi karsts un pulss ir augšā. Un tas stress vienkārši pirms starta, ka tev jāgaida tāds vēl uztraucīgs. Tikko norāvu prologu, nenormāls stress pirms prologu, šausmīgs karstums, pulss visu laiku virs sotaka. Vienkārši tāds stress iekšējais uz stūbu, ka nevar iztestēt. Uzreiz lecu baļķus dubultos, pirmo izlecu, otrajā dubultajā bišķi pa īsu bija, vajadzēja agresīvāk. Tāpēc, ka nav testi, un tad uzreiz trešo sabremzēju, labi, tur tā uz akmeņiem nedaudz iesprūd. Tā ārēja ātrāk, bet tā tur kopumā tur taisnas galā rokas bija vienkārši aizsistas, bet normāli nobrauc. Kaut kāds no 100 pāri 20, mājas kaut kāds 50, 60, kaut kas ap to. Tie superfinālā netika, jo superfinālā tiek 35, bet tas tur man neko nemaina. Man vienkārši šī vieta man būs rītdien meža dienās starta vieta, kas tā kā, ja tas ir tas ap 50. vietu, man tas katrā ziņā apmierina. Bet, zin kā, tas stress, tas karstums, tas stress, man viss, man taisni galā, man nekā tā nav, man viss rokas bija tā kā akmenīgs. Top latviecais. Top? Vo? Top latviecais. Beidzot ir man zvaigžņu stunda man. Top latviec, bet. Cik tev laiks bija? 1:59, ja? 1:7. 1:7. Pagaidām sūdīgāk kā Matīs. Vakarā esiet neesi? Nē. Paldies Dievam, es neesmu. Viss toplik vēl vakarā. Paldies Dievam, bet. Tu baigi gribētu Riču braukt to superfinālu? Nē, es negribās 70. startēt. Superfināls, domāju, man nokautu vēl vairāk, tā kā visi forši. Rīt meža diena un rīt jau pa lielam gongu sākās. Šodien jau tas tās tikai šovs skatītājiem. Tas man āpīts, viņš sako līdzi. Pamatgonga sākās šodien Offroad Day 1. Tagad ir no pēdoka startējam. Man ir 7:12 palaiž, tad es braucu uz meža startu pārbraucienu režīmā un tad jau aiziet gonka. Šodien būs 135 km. Redzēs, cik ātri nobraukšu. Teica, ka
sapulcē vakar teica, ka ātrākais laiks laikam ir kaut kāds tuvu 5 stundām, ko varētu būt, ko nobrauks. Nu redzēs, cik ātri ies man, te jau dienas beigās pateikšu. Ja tu brauc pa to špūri, tur tāds beigās bedrs. Viņš reiz labāk ir nobraucienā, paņem pa māliņu, kur gludāks, nesit tā pa rokām. Bet nu tur atkal bīstam, nezinu, vai nebūs kāds akmens. Nāmīši, bļāds, nofēlojām rāmīši, ritīgi pa cietu. Negribās stāties regulēt, mēģinu dabilkt līdz servis parkam, lai džeki pagriež krietni vieglāk. Mīkstākus viņus. Brauc jau kaut kur baigi ilgi. Es nezinu, cik ilgi. Slīpais bija un nokrita mocis lejā. Nu, priekšu nokrita. Un aizmuguri un tur krauji, ķipam, ar visu spēku jāceļ augšā apakaļ uz tās takas. Nu, nenormāli daudz tādi kaisieki, bet nu... Shit. Sorry? Hast du die Vorstand da mit dem Hemd? English. Amīši ir divsā pa cietu, man pilnīgi cietas rokas. Cik pataisībā? Vismaz pa 5 klikšķiem augšu. To kompresiju pa 5 klikšķiem vajag atgriezt vaļā. Nu, servis punkts pirmais. Nu, visās tehniskajās vietās man iet baigi lēni. Viss izbrauc, protams, es varu izbraukt, bet ļoti grūti, saguris. Ķiveris. Rokas krampjas rauj. Kājas drīz arvaus. Un nav vēl pat pirmā diena beigusies un vēl kopā mežā 4 dienas. Tikai uz nogurumu šitādas kļūdas ir. Bļāņas, tagad gan nav labi. Ritīgi krāmpi sāk raut šitajam labai rokai. Tā sarāva, au, vispār nevarēja gāzi atlaist. Nu, tie jaunie man tur tajās tehniskajās vietās dzen nost. Tur, kur ir tādi pārbraucienu zonas, tur es esmu diezgan pārdas, bet tajās tehniskajās lēnajās vietās viņi man apdzen. Nē! Nē, ieķērās, bet koka zābaks. Zābaks ir, Ja tu redzi, kad mums iet trasi kopā ar bronzu, tad tu zini, ka tur varēs atpūsties. Tur, kur tu redzi, ka tev aiziet tikai silver trasi, tur tu zini, kad būs grūtāk. Man vienkārši līdz finišam. Es ar tiem jaunajiem nevaru konkurēt, nevaru tik ātri pabraukt. Es tur kaut kur nafīgi aizlidošu, bet kukarambā. Jau rādās, jau akmeņi liekas, ka ir bruņurupuči kustās. Pirmās dienas finišs. Nu, es teiktu, es nezinu, kurā vietā es esmu, bet tik ātri es sava pensionāra vecumā arī varu pabraukt. Baigi ātrāk es negribu. Nu, fiziski grūti un tehniski sarežģīti un vispārējais, bet baigi traki redzējumu. Komandas biedrs Černāgins gulēja tur pie rampas lejā. Jāiet, jāapstās, vai viņam visu labi. Lec pa rampu, laikam nedalec, nokrita lejā, motis uzkrita virsū. Jāiet pastīties. Rasai vēl kaut ko redzēji? Nu tādu crazy? Nē, neko tādu. Neko tādu. Nekas super crazy. Ūdens laikam beidzās. Nu, te bija otrā daļa, bija bišķi vieglāka nekā pirmā daļa. Pirmā daļa bija krietni grūtāk. Tagad tā, vesels dzīves. Jā, pie masiera atkal jāaiziet, lai izmasē kārtīgi, jo kājas bija, krampī, roka rāva, nu nereāli. Pēc servisa pānkļa bija tāds viens kalnā kāpiens, nu nenormāli sarāva krampī. Kājas, nu būs grūti. Cik es šodien braucu? Kādas 6-7 stundas kopā laikam. Starts bija 7:30, reku finišēja nesen, finišējas kaut kur 3, nu tad pareiķinu 7:30 starts no rīta un 3 finišu.
Vai, viss čau. Ejam līdz, vien. Vai, vecais. Good luck, Manny! Bija kopā ar Gold klasi jābrauc ar visiem čempioniem. Es ar Jarvisu braucu, kur es ar Manny pabraucu, kur es ar Boltu pabraucu. Džārvis brauc tagad. Es braucēšu Džārvis. Gaidam Kārli, otrās dienas mežā. Gaidām riepas maiņu. Matis Elli. Bļa, tā pa spīvo dabūja ar akmeni. Gaidām, pēc 20 minūtēm braucam un gaidām. Tā arī darīsim. Tas, kas man atzina, tas bija Gold Riders. Kur braucais Voltiņu. Voltiņu brauc. Galvenais, lai nesāk vend. Oh, God! Oh, God, I've got sick in my eyes! Nu jau sākās izdzīvošanas diena, ja vakar vēl varēja uzgonkot. Tas jau bija grūti. Šodien ir survival mode. Go, Matīs! Go, go, go! It's on. What's up, Christian? Christian, nice, well, hopefully meet you one day. And maybe Sen's going to keep playing football. Keep playing football. Yeah. You earn more money playing football. Thanks. Oh. Thanks. Kas ir ko? Domā ar galvu vairāk līdzi. Neskrien arī lieki kaut kur vienkārši cenšos to spēku sabalansēt, turēt. Kaut kur arī nokrit. Baigi nokrit, baigi neveiksmi. Bija pilnīgi stulbi, no tādā pilnīgi elementārā vietā. Vienkārši nokrit un ar stilbu augštilbu par takmeni. Tur pasēdēt, bišķi nomierinājos, atpūtos, jo sākās jau kaut kāds stulbs kļūdas. Nu, temps krīt. Kopējais temps, protams, krīt, jo rokas sadzītas. Amartīnieks ciet. Grači, viss ok? Brauksim kādu sagaidīt finišā. Apsveiksim viņu finišu šodienas un droši vien, ka brauksim apakaļ uz pilsētu. Kārs paliek kalnos. Un nākamo reizi satiksim viņu tikai rītdien service pointā. Komandai tas nozīmē, ka ir brīvs vakars un rītā ir beidzot izgulēšanās no rīta. Jo Kārs startē bez mums. Tur Latvijas labākais raiders, Matīs Ansvies. Best rider. My name is Matīs. I'm from Latvia. This is the first time I'm doing a Red Bull Romaniacs. I'm one of the best riders in Latvia, probably the best. Yeah, it's better now. This one, yeah. Ja, du kannst von hier beim Baum starten und dann ziehen wir dich hier hoch.
Start from the tree. Sasīšu kā cūka. Dzīvs? Nav, viss. Nebūs baigā runāt par pagaidā. Tagad beigās bija viens kalns, kurš kādu pusstundu nevarēja, vienkārši spēki jau vairs nav vispār. Ja nevarēja uzbraukt. Kristīna to nerakstīja? Jā. Kristīna nerakstīja? Rakstīja. Nodod viņai ziņu. Tu viss ok, jā? Jā, kas viņai vēlāk izziņš. Nu, Kareč, šodien bija maratons teičs, 205 km, 10 stundas abnormālākajos apstākļos. Nu, tādus, kādos es vēl nebiju braucis. Man bija pirmo reizi tā, ka ritīgi bail braukt. Nu, šitas ir baigi grūti. Nevar jau to tā izstāstīt. Baigi traki. Labi, tiekamies rīt. Nu ko? 3. dienas starts. Kaut kādā pilsētā. Pagulēja bišķi jūtās jau labāk, un jau vakar bija pilnīgi deadlines. Tagad jau jūtās bišķi labāk, bet redzēs, ko šodien nesīs tā kā. Nevajadzēja apstāties. Izbraucis. Šeit iet pušu. Dasa. Jā, tur viņas nav vairāk. Viņš ir no stiprinājuma augšā. Tas nekas galvenais. Viņš ir vaļā, raģiks rekli vaļā. Jau augšā arī pievelc, ko šito te. Nu, šodien viņi ir ielikuši vieglāk daudz mēs braucam pa tām bronzas trasēm, un tur ir daudz vieglāk. Ir kaut kādi silver uzbraucieni, ir kaut kādi sarežģīti arī, bet pagaidām vēl tas feelings ir ok. Redzēs, ko viņi tagad dienas otrajā daļā būs iedevuši, cerams, ka nebūs kaut kāda elle. Pilnīgi īsi. Bija Riku ritenis izbeidzās aizmugurē jau neilgi pirms beigām, jo nenormāli peldēja, nevarēja tur tādā vienā pļavas uzbraucienā ritīgi nočakarējos, jo tā riepa nestrādā, viņi jau peld, nevar ieskrēties. Pievilkt, cik varēja, viņš ļurkājas vakarā, izdomāsim kaut ko. Tā vienkārši. Nerūs, no? Davai, eļ, jā. This one is better, no? Yes. Visu piesaidīsim, atpūtīsimies. Offroad day 3. Man labi. Negribu runāt. Jā! Fuck! Bāc, tik grūti. Te brauc jau 7. stundu. Ko būs 8.
Baigi grūti šis ir. 8. stundā. Jā, priecīgs! Malacis skaļš. Kolu gribi? Nu, bija arī žostkās vietas, vienkārši vairāk smadzenēm bija jābrauc. Nu, vakar bija psķēts. Nu, ko, nu šodien iedeva bišķīt atpūsties. Bija jāizslēdz smadzenes un bišķīt iedeva atpūsties orgi. Un nezinu, jāstās vieta. Man nav nejausmas pat, kurā vietā es nobraucu. Kaut kas bišķīt labāk nekā vakar, man liekas. Rīt jābrauc un tad galvenais nofinišēt. Bet man dušā vajag. Tikai 5 terapija, pusotra stunda. Dievs, kā viņš smir. Five seconds, 4, 3, 2, 1. Good luck. Блядь! Fuck! Fuck that shit. Fināls, tas ir fināls. Vēl gan jānobrauc 100 kilometri. Vajag dūmo. Davai mainām eļu. Iedod man tās sāles un tās viss. Mēģinu gudri braukt, bet nu vienreiz vitīgi nolikos raznes nobraucienā sanes. Un traupīju tādā ritīgi akmenī no galva kokā iekrist. Nu jā, nu te bļānis jāizvēlās pareizās līnijas. Re, kur Džeks vienkārši paņēma citu līniju un aizgāja. Es te par to pamat līniju čakarējos. Nafik. Pēc kam? Man tur priekšējais brēmušu hēbeles kaut ko pēc tā kritiena bišķi pazuda.
Bet tad viņš, es vēlreiz nokritu, un tad viņš sāk strādāt atkal. Saules tieši. Ir vēl banāni, nav banāni. Ir. Stop. Kaut kā 15 minūtes. Vēl 15 minūtes? Jā, 4. Ir, jā. Jā, tu esi izpūstājis pielocījis pie rāmi, bet izcēs visi vietā ir paliet. Cikās man ir? Cikās? 3 pāri. 3 pāri? Davai. Davai. Davai kāds. Noslēdzošais offroad pēdējā diena. Noslēdzošā. 4. Kopā 5 dienas pret Rumāniju. Ar visu prologu kopā. Pēc servisa punktā esmu. Laižu uz finišu. Uz finišam tādās vēl. Ui, kur tas līd. Baigs tāpēc izstāšu. Baigi jābremzē. Baigi viegli ieskrieties, vikti nobremzēs. Jā. 113 km nobraukt, šodien 150 jābrauc, tad vēl nepilni 40. Jā, vien. Baigais pārpārums. Bļaļ. Jāliek sāk. Viss labi. Buļāviens, nu traki. Klausies, te jau var ritīgi nošķilties. Kā tur ietā gusta Ričs? Ričs uzbrauca? Ričs uzbrauca? Fuck! Tikai viņi atnesa man šito uzvaru. Viņi, tas te tīms viss. Bez viņiem vispār, bez variantiem. Es vienkārši sapratu, ka man viņu dēļ jāfinišē. Jo savādāk viss darbs vējā. Oti jānomakā. Așa, și încetul cu încetul ne ajutăm și Lenny. So close. But he's on the line. A few more meters to go for Lenny Ganetsky. Nice one. We have number 313 here. Rafael Delgado, El Salvador.
Re, kur ir pagaidām tikai 3 latvieši to ir izdarījuši. Andris Grīnfelds, Ričards Ansviesuls un Kārlis Reinfelds. Tā kā, nu šis bija žostka, paldies maniem brazariem. Reāli, tas ir tikai komandas darbs, bez viņiem, nu nereāli. Es jau šodien braucu un vēl pie sevis domāju, brē, nu es nerīšu džeks piečakarēt, man jāizbrauc līdz galam, brē, es neatbraukšu līdz galam, tad viss, tad pipēc. Maratona stage diena, tur mani principā salauza, nu gan rīz salauza. Reāls viņi izbrauc tikai uz raksturu, jo tur bija viss jau čau. Bet nu neko, ko es tur daudz rakstēšu, es gribu pateikt, pasveicināt dažus. Es gribu pasveicināt ģimeni, Kristenu. Kristens man katru vakaru atbalstīja, mammu, Rihārdu, sievu Kristīnu, ka viņi man ļāva šito visu darīt un ir atbalstījusi vienmēr maniem treniņiem un visu pārējo. Treneri Grīnfelda, Andri, gatavojāmies šitam, nu tiešām gatavojāmies jau no kaut kāda aprīļa. Mēs jau sākām tā kā patrenēties, pagatavoties, tehnisks pielikt, jo godīgi pateikšu, bez tām tehniskajām iemaņām un bez fiziskas sagatavotības šo nav iespējams realizēt. Silver klasē nereāli. Un super paldies arī Annai Masierei, kas bija šeit, kas mums te izmasēja, sateipoja. Viņa vienkārši, es domāju, ja viņa nebūtu, jo man tur visu laiku sprāndu problēmas, un viņa man tur visu to trapeci sakārtoja, sateipoja, līdz ar ko galva vispār netraucēja braukšanai. Nu super! Sporta centrs Teika! Ko vēl pasveicinu? Kaž visiem čau!